Raivi 3 punkti, uzvara. Pastāst nedaudz par šo spēli. Nav ko daudz stāstīt, man liekas, mēs kontrolējām spēli, varējām iesist vairāk gols nekā 3, un galvenais šodien bija uzvarēt, paņemt 3 punktus un iet tālāk. Pēdējās 2 spēles palikuši. Pēdējā teikt. Kā ir gatavoties tādām spēlēm, kad atkāpšanās ceļa nav, ir obligāti jāuzvar? Kā spēlētājs guļ pa naktīm, kā ir gatavoties? Es guļu ļoti labi uz katru spēli, gatavojos vienalga. Tā ir pirmā sezonas spēle, vai pa vidsezonai, vai pēdējās spēles, un čempionu titulu spēle. Man pa lielam tas neietekmē, es laiku vienādi gatavojos. Nākamā spēle Valmierā nav vēl tā līdz 100% skaidrs dabīgais, mākslīgais laukums. Tas ir būtiski mums vai nav? Grūti teikt. Varbūt pat labāk, lai spēle uz mākslīgā laukuma ir un būsim pieraduši, jo pēdējās spēles esam spēlējuši mākslīgā. Tad jau redzēs. Es domāju, nevajadzētu būt nekādam šķērslim mums uzvarēt spēli. Treneris pēc spēles teica? Ka labi nospēlējām, ka jābūt gataviem nākamajai spēlē, kad visu gadu gājām uz čempionu titulu. Tā kā jānospēlē nākamo spēli un godam un jāuzvar. Ko mēs sagaidām no spēles Valmierā un kas tur izšķirs rezultātu? Ja godīgi, man ir jāliek kāds rezultāts, galvenais uzvarēt spēli un būt čempionu. Hey!